Thank you, Jesus! Čau, mani sauc Natālija un es esmu alkoholiķi. Nepareizā grupa. Tā kā es gandrīz nosprāgu, jo man bija gripa. Mēs kādu laiku nebijām jums parādījušies acīs. Varbūt tas bija labi, jo jūs atpūtāties un sagribējāt mūs aizvien vairāk un vairāk. Un jūs gribat mūs. Iedomājies, kamēr es slimoju, valdība nomainījās. Jā, un mēs tur solījām, ka es uzlūkšu to kreklu, ko jūs pateiksiet, bet es laužu stereotipus un nevelku to, ko man saka. Es velku to, ko es gribu. Thank you, Jesus! Māris Kačinskis ir saņēmis piekļuvu valsts noslēpumam. Visiem pastāstīja SAP pārstāve Iveta Maura. SAP pēc dokumentu saņemšanas veids pārbaudu, vai noteiktā amatpersona var piekļūt valsts noslēpumam. Un kā mēs zinām, Laimdotas Straujumas valdībā, divu valdību laikā, dažiem ministriem Baiva Broka bija problēmas ar to. Bet vispār ļoti interesanti, ka vispirms mēs izvēlamies ministrus un tikai pēc tam domājam, vai var vispār uzticēties. Jo kas gan var būt tik ļoti noslēpumains šajā noslēpumā, ka mēs to nevarētu piešķirt katram piekļuvu šim noslēpumam? Nu, kas varētu būt? Ko? Repši ar citplanētietis? Ko? Āboltiņas dabīgā matu krāsa ir? Ko? Sāraksts ar netradicionālā orientācijas cilvēkiem? Tas ir cipa, ja esmu gejs, jā? Vai tu? Kučinskim šīs nav vienīgās problēmas. Kā skaidro mediji, mūsu premjerministram esot problēmas, tāpat kā man ar izrunu, ar Eiropas līmeņa partijas draugiem. Viņu nav. Pirms katras Eiropā domas notiek neoficiālā tikšanās, kuras laikā viņa mēģina koordinēt pozīcijas, apspriest jautājumus, vienoties par viedokļiem kaut kādiem, vai ne? Citiem vārdiem sakot, meklē nākamo politiķu BFFs. Es atvainojos, es drīkstu sēdēt pie jums? Nē, mēs ceturtdienās valkājam rozā kaklasaites. Skatos, ka tev nav. Ej prom! Palīdzēsim Kučinskim atrast draugus starp politiķiem. It's a match! Atkal Grigula! Thank you, Jesus! Vienotības valde neizslēdz Viņķeli un Čigāni no partijas. Vienotības partija pirmdien nolēmusi neizslēgt Ilzi un Loliti no partijas. Abām dāmām bijušas nesaskaņas ar citiem partijas biedriem, tā kā viņu intereses nesaskanēja ar citiem partijas pārstāvjiem. Dāmas. Ai. Bet kāpēc tad Vienotība sāka domāt par abu dāmu izslēgšanas no partijas? Izslēgsim Viņķeli un Čigāni no partijas. Ok, bet kāpēc? Tāpēc, ka Viņķeli atbalsta gejus, bet mēs esam konservatīvi. Bet ar Čigāni kas? Mums taču vispār tie Čigāni nepatīk. Ok? Varbūt Solta vienkārši netika pāri abu dāmu nodevībai, tāpēc, ka viņas neatbalstīja viņu premjerministres amatu kandidatūrā. Never forgive, never forget. Bet varbūt viss ir daudz vienkāršāk. Viņi grib partiju atstāt tikai vīriešus, jo sieviešu vieta ir kur? Virtuvē. Ej un sēdi gatavo. Thank you, Jesus! Bučas, puķu pušķi un smaidu birums. Laimdot aiziet. Pēc tam, kad premjera amatā apstiprināja Māri Kačinska, viņam tika pasniegti ziedi, bet jau daudz mīļāk un foršāk viņi pateicās bijušai premjerministrai Laimdotai Straujumai. Par ko? Paldies, Laimdota, ka tu ej projām. Sen jau tev bija laiks. Ak, šīs laipnības āpaiņas. Es neiedomājos, tas bija tur rakstīts, ka vienkārši viņi jau iepriekš bija sen apmainījušās ar dažādām kartiņām, kur viņi baigi sev mīļas kaut kādas tekstus tur bija rakstījuši. Bet man interesē, ko tad Laimdota Straujuma bija uzrakstījusi Kučinskim? Tiec galā ar tiem mēsliem, ko ievārīja pats. Iekriti. Thank you, Jesus! Спасибо за то, что вы нас смотрите и дальше продолжаете смотреть, и также будете смотреть так же, как и вы раньше смотрели. И мы продолжаем нашу рубрику по обучению латышского языка «Латвiešu valoda». Это латышский язык, я только что сказала. И наша следующая буковка, на которой мы будем учиться латышские словечки, это буковка «ģ» – ģimeniskās vērtības. Un šīs nedēļas jautājums ir, vai tu pamanīji, ka mēs, paldies Jēzu, esam Delfos, bet tu nē? Atbildi jā vai nē. Laiko un šeiro mūsu video YouTube, Facebookā, Twitterī un draugos LV. Mēs gaidīsim tavas atsauksmes un lasīsim tavus komentārus. Atā!
Thank you, Jesus.